atvainoties par to, ka atkal laikam 2 nedēļas nebija manā kanālā jauns video. Vienkārši vienu nedēļu es slimoju un otru rakstīju kontroldarbus, kurus nepaspēju uzrakstīt. Man tā nedēļa bija stresā, man katru dienu vajadzēja iet uz konsultācijām, rakstīt kādus darbus, dienā pa vairākiem un vienkārši man likās, man galva uzsprāgs, jo gāju gulēt 3 un tas bija briesmīgi, tāpēc nebija arī tad laika uzrakstīt, nebija laika uzfilmēt video. Nu, un tātad es biju ieplānojusi vairāk filmēt tagad Ziemassvētku tematikā video, bet man jūs ļoti daudzi jautājāt Instagramā, kuras pirku savu balles kleitu. Tātad es ar Nikitu biju uz Ziemassvētku balli, un man pašai ļoti patika savu kleitu, kas man bija. Man ir Instagramā bilde, un tad jūs daudz rakstījāt, kuras iegādājos savu kleitu, vispār savu apģērbu. Tad es gribēju jums arī pateikt, kuras to iegādājos, un nedaudz kārtīgāk parādīt jums kleitu. Savu outfitu es iegādājos veikalā Claire. Kādēļ outfitu? Tādēļ, ka arī kurpītes es iegādājos Claire internetu veikalā. Uz šo ballu bija obligāti jāvelk gara kleita. Un es domāju, kā es izskatīšos garā kleitā, es sevi noteikti nevarēju iedomāties tā. Es gāju pa daudziem veikaliem, lai atrastu to īsto vienīgo kleitu, kurā es justos kā princese. Un par laimi es tādu arī atradu, bet ne veikalā. Es kaut kā netīšām sēžot datorā, meklējot kleitas, atradu šo te internetu veikalu Claire. Es reiz ieraudzīju savu zilo kleitu un sapratu, ka tā ir man. Tā kā Pelnšķītis pasakā, es biju iedomājusies zilu kleitu un kristāla kurpītes. Es iegādājos sudraba, kas ir ļoti līdzīgas. Lūk, manas kristāla kurpītes. Internetu veikalā, protams, bija ļoti liela izvēle apavu, bet kaut kā acīs iekrita tieši šīs. Ļoti ērti bija pasūtīt, jo rakstās centimetru izmērs, ja, teiksim, jūs nezināt, kādu izmēru jums pasūtīt. Es izmērīju savu kājas izmēru centimetros, un tad tur bija attiecīgi uzrakstīts, kas tas ir pa izmēru. Šīs kurpes ir diezgan augstas, ar diezgan augstu papēdīti, bet ļoti ērtas, kas ir ļoti labi tādēļ, ka mums vajadzēja ballē dejot, gan valsi, gan tango, gan visas tādas klasiskās dejas. Un es esmu priecīga, ka vismaz šīs kurpes bija ērtas. Nu, nezinu, man ļoti patīk. Visu, kā es biju iecerējusi prātā, tas arī notika tā dzīvē. Man teica pieveda ar mašīnu pie mazās ģildes, tur Nikita mani sagaidīja, mēs abi glauni gājām pa sarkano paklāju iekšā zālē. Es tiešām jutos kā pasakā. Lūk, ir arī mana balles kleitiņa, indīgo zilā tonī. Manuprāt, tiešām tā ir ļoti skaista. Augšā ir rupja mežģīne. Un apakšā ļoti tāds smagnējs krītošs audums, kas ir ļoti labi, kad šī kleita negumzas. Raifers šai kleitai ir sānā, lai ērtāk būtu uzvilkt. Šeit lūk. Un, manuprāt, pasūtot šādu kleitu ir ļoti jāpiedomā pie apakšveļas, jo man speciāli nācās pirkt kruštrīti, kurš ir bez lencēm un ar pušapiņu. Aizmugurē šai kleitai ir dziļāks mežģīņu izgriezums. Kruštu aizmugurīti šai kleitai varēja nedaudz redzēt, bet par cik es to iegādājos miesas tonītī, tad tas nekrita tā acīs. Manas izvēlētā kleita, bet Claire internetu veikalā ir pieejamas dažādākās kleitas. Kas man iepriecināja ir tas, ka manas pasūtītās lietas atnāca ļoti ātri, pusotras nedēļas laikā. Kleitas var pasūtīt caur internetu, vai arī atnākot uz vietas veikalā, izvēlēties kādu no tām kleitām, kas ir piedāvājumā, un varbūt arī būs kleita, kas jums patiks, jums vajadzīgajā izmērā. Bet tas vēl nav viss. Šī internetu veikalā ir arī pieejamas drēbes vīriešiem. Protams, viņiem ir mazāks klāsts nekā meitenēm, bet tomēr ir. Savam draugam es arī uzdāvināju džemperīti, kas ar citu viņam ļoti patika. Man uzdāvināja dzimšanas diena dāvanu. Man bija vakardien dzimšanas diena. Un es zinu aptuveni, kas tur ir, jo Marēna jau izpļāpājās.
Var štārā? Jā. Nē, nu forši izskatās. Vai viņam nav rāvēs slēdzies? Caur galvu. Šādi te man Brenda džemperu uzdāvināja. Paldies tev. Tur melns nevar redzēt. Tas gan abrūtinoši būs ar tādu kapacu staigāt. Tu te smuki. Kāpēc te? Līvurs. Tas nav līvurs rāvēs, slēdzies aizmugurē. Varbūt arī kaut kas jums noderēs no šīm drēbēm, vai vajag otrai pusītē, vai tētim, vai brālim atrast labu dāvaniņu. Tas arī bija viss, ko es jums gribēju pastāstīt šajā video. Es ceru, ka kādai meitenei palīdzēju, varbūt ar kleitas izvēli. Un es domāju, ka ir vērts jums noteikti pastīties, ieiet šajā saitā, pastīties drēbes, visus linkus atstāšu lejā, gan kleitas linku, gan kurpju, gan džemperīšu, gan, protams, arī pašu mājaslapas linku. Nu, un tas arī bija viss šim video. Ceru, ka jums noderēja, un paldies, ka noskatījāties. Atā!